Kukucītis un maiga asā predstavļajiet. Aiziet? Aiziet! Labdien! Mēs esam Vietējas skolas Tērbuļs ielā. Kaimiņu telpā. Lūk, ekskluzīvie sēvēs. Tas pirmo reizi mūžā kaimiņu telpā. Un mūsu šovs Ziemīšu kukija un maiga asā stilā sākās. Mēs jums parādīsim tiešo ēteru ik pēc 10 minūtēm. Jums būs tieši redzesloks par to, kas notiek Tērbuļs ielā. Un noskaņēji, mēs klausīsimies Christmas songs! Labdien, mēs atrodamies visiem skolas Tērbuļs ielas fojē, redzam šādu fojē, izskatās pirms šāds dekorēšana. Tagad dodamies tālāk, palūkoties aizdarbu telpu. Mēs redzam visiem skolas studenti, visi mācās. Mēs ejam tālāk, ja? Mēs redzam, Lienīša Baltiņa, viņa kaut ko sīkīgi dara. Ko viņa tur dara? Lienīša, ko tu tur dara? Griež. Ko tu griež? Tas ir ļoti simples. Ejam tālāk. Palūkoties produktīvo grupu, tātad redzam, visi mums produktīvā grupa. Piemēram, Jāna, pārstāvs tiek, ko mēs šeit veidojam? Kukucītis mūsu kursa darbu izgāzīt. Un mūsu kolēģi veido Ziemassvētku rotājumu. Darba vadītāja Lienīša Baltiņa. Locītāja Inga Zemeša. Jā. Gunemona morālais atbalsts. Lūdzu, kā jūs jūties šodien, kad mūsu kursa beidzas vispār visu? Tik emocionāli. Es jūtu šo atdevi no visiem. Nē, man prieks par jums, man tiešām prieks par jums. Viksa pacēlāja. Mārcis Viksa zazēja, kā jūs es jūtu? Ļoti pēdusi. Edmund, kāds ir jūsu viedoklis par mūsu dekorācijām? Profesionāls. Tis the season of joy. Something's coming to your town. Iziet! Nofilmē manu evolūciju. Tā bija pirmā? Pirmā, otrā, trešā, piektā. Vēl nav pabeigta. Skaisti. Kukucīt, vai tev ir kas piebilstams? Man ir piebilstams. Nāc šurp izstāst. Man ir pielikt pie darba. Redz, tagad man ir jāveido šādi materiāls. Ja? Es tikai nezinu, mans mikrofons kaut kā nekad līmē šo visu kopā. Nu, viņam tik tu jau tūp. Nav jau tūp. Gunemon, vai kādēļ tu neesi aktīva? Kādēļ tu nedarbojies? Aiziesim pie notības. Notis, ko jūs darāt? Tā ir Kādas mums mēs izveidojām. Tas ļoti skaisti, vai ne? Vienkārši sūdīgi. Laika monstru uztaisīja. Kāds monstru dabūja? Monstru? Īstāst, jā. Kā tu to dabūji gatavu? Īsdiena, viss notiek kā parasti. Kur jūs dabūjāt to brīnumu? Memoriālā parkā apskatām no viena somita, kur viņam bija nolūkts tuvējā mežā. Un tas ir tiešām patiesi stāsts, ja? Jā. Un kā jūs jūties? Jūs jūties lēti, ka jūs atradāt šo eglu? Gūdeni atpakaļ. Tā ir viena no labākajām valmērā. Vienīgā egla. Viņai tas ir 2 stāri. Un cik jūs nopirkāt? Noslēpums. Noslēpums, to var neatklāt. Labi, paldies. Pagājis 10 minūtes, ko pēdējās reportāžas.
Rēkas ielā. Mēs katram nosprēt likt jau pret vienu. Jā, viss ir ļoti forši. Papatīk, kā jūtās? Trīs jautājums cilvēks. Nē, Kāds jūties? Es jūtos diezgan notiski. Notiski, kāds ir notiski? Pacilāt? Jā, manī. Es jūtos kā pilni. Tu tā Cīņotā notiski. Tas ir patīkami, man prieks par jums. Piedāvājam pievienoties visiem piedāvājam pievienoties islāma ticībai, musulmaņi. Labākais, kas ar jums var atgadīt. Par Latu 50 mēnesī. Par Latu 50 tieši tā. Muhameds ir mūsu pravietis. Par 2 latiem mēnesī. Paldies. Es redzam, mēs apkārt noteikti rocīt, pabramies no augšu kājas, visāds virsmenis, jānis, tur trepes, visi vienkārši fantastiski. Jā, es vajag nokrāt. Es jūtos ļoti labi, tā ir tik kuršas atmosfēra un sajūta. Jā, man arī patīk. Es domāju, ka viņam jā. Šis ir tas burvīgais kamīns, pa kuru Ziemassvētkos metīs Vidzemes augstskolā līdīs un metīs labas dāvanas. Piemēram, riteni! Nē. Ziemassvētku 3. diena. Šeit mēs varam aplūkot, cik skaisti ir izdekorēta B.T. ielas fojeja. Galvenā uzmanība ir Spokstienās. Šī ir mūsu eglīte. Ļoti skaista eglīte. Un Ļoti skaista eglīte. ļoti skaista eglīte. Ļoti skaista eglīte. Un cik es domāju, ka tā ir ļoti skaista eglīte? Kā savās viņa Ziemassvētkus ārpus svinīgi procesi, tādēļ kādu viņi mācās Ziemassvētku laikā. Ejam. Angļu valoda, ja? Uzvedamies klusīgi. Mēs varam aplūkot, kā visa klase mācās. Un tur aizmugurē sēž mūsu lielais mācis Mahīns. Kristaps runā. Maks, kā tu jūties? Es šodien jūtos ļoti seksīgs. Ko tu šeit dari? Man liekas, tu mūsu kursā nemācījies. No šīs dienas esmu pilntiesīgs kursa loceklis. Man liekas, visam kursam ir liels prieks par to, un viņš ir mums tāds lielisks Ziemassvētku papildinātājs. Un, Maksim, kādas ir tavas izjūtas par Ziemassvētkiem? Nu, man liekas, ka Ziemassvētkos galvenais esmu es, patiesībā. Tur nekāds. Labdien! Mēs redzam, ka mums vakar bija sociālo zinātņu fakultātes ballīte. Jā, mēs redzam, ka bija fakultātes ballīte. Ļoti forši bija, visuāls dejoja, tāda prieks. DJs arī. Un ar kāju. Mums ļoti patika visu pasākums. Bija ļoti jautri un mēs gribam mājās. Paldies! Komunikācijas un sabiedrisko attiecību fakultātes pirmā kursa studenti ir izrotājuši Sērvas ielas fojē, un tagad viņu veltīja jums Vidzemes augstskolai Ziemassvētkos. Es neesmu egoists, bet es jūs visus ielūdzu uz savu pasākumu. Tur dzīvoklī, ja man zaiga ļaus, tad mēs taisīsim vikingāko partiju. Labi, paldies, Maksim, tev par ļoti interesantu interviju, bet vai var zināt, kas tas tāds? Nu, tur, laikam, nevarēšu pateikt.
labi, paldies, tas paliek noslēgums. Kas ir mazais cilvēks ar rozām matiem? To mēs turpināsim uzzināt, kas reportāžās, kas Ziemassvētki.